Mums ir nākamā krava no Vācijas, bet mums ir jauna noliktava. Mums ir sarunāts jau, ka mēs izlādēs ārā visas mēbeles un pēc tam jau jāuzstāda pirmais skapīts. Viss grafiks man uz nākamām 2 nedēļām ir baigi saspringtais. Nu, kā vienmēr pirms Ziemassvētkiem cilvēki grib, lai pabeidz, lai viss ir smuki. Tā it kā tur ir 1 dienu darbiņi, 2 dienu darbiņi, bet tai pašā laikā, ja kaut viens no tiem darbiņiem kaut kādu iemeslu dēļ aiziet pa pieskaru, tad ir pilnīgi katastrofa, tad viss ķēdīte aizies. Ko? Man ir rītdienai, šovakaram un rītdienai darbiši. Fūra mums ir beidzot izlādēt. Mums ir atradusies jauna noliktava, kur mēs var pa kvadrātmetriem īrēt. Īstenībā pat ir tā, ka mēs tikko kādu objektu nodod uzreiz mazāk kvadrātmetra. Teiksim, ka baigi lēti, bet katrā ziņā ērti, jo nav jādomā ne pa elektrību, ne pa siltumu. Insēdiši, tā kā mums atved kravu no Vācijas, mums visur ir salīmēts virsū tāds mazs novelcenīts. Katrs projekts ir savā krāsā, un tad es vienkārši ņemu tas un tas skapīts, tas iet uz vienu projektu, tas un tas skapīts iet uz otru projektu. Un te bija kaut kāds 4 krāsas, bet izrādās, ka tās bija pa istabām. Te ir tikai maziņš viens guļamistabas dzīvoklīts. Bet izrādījās, ka šitai vietā ir vairākas krāsas. Katra istaba ir savā krāsā, lai nesajaukt, jo viņas viss ir vienādā krāsā. Tā kā es ienācu šitai dzīvoklītī, es fiziski nesaprotu, kā viss te var vispār salikt iekšā, jo, es jums parādīšu. Maziši koridoriši. Bet šitai te es reku jau ielīdz koridoru iekārt no paša augšas līdz pašai lejai. Bet kas man šitai vecā ēkā nenormāli patīk, tā ir viņa guļamistaba, un te uzreiz ir viņiem ārā viņa paša balkoniņš. Tas ir vairāk tā kā terases. Ja māja šitai, centrā var ne, šī veca māja, te nevar nekāds parkings neko uztaisīt, te vispār ilgāk pa 3 stundām nekur apkārt nevar atstāt. Un viņiem ir parkings iedalīts kaut kādu 5 minūti, ja iet burtiski līdz parkingam. Šitas te skapīts, jūs redzat? Es redzu šito sānu viņam. Es aizmirsu, ka tam skapītim no apakšu un cēl ārā no mašīnas, paņēmu parāvu augšā un nolauz vienu sānu. Un, protams, skapīts nokrit uz zemes, otrs sāna sabojāja, kā saka, laime nelaimē. Kāds uztaisīs pārrakstīšanos kļūdu atkal. Šitai vietā man nāk skaps iekš 59 cm. Skaps bija uztaisīts uz 83 cm. Bišķiņa atšķirības ar 59 un 83. Attiecīgi durvs nedara. Attiecīgi man ienozāģa mazāks tas skaps, un tāpēc arī durvs ir pa lielu, un durvs viņi pasūtīs jaunu no Vāciju, un es no tām vecām durvīm, kas ir daudz pa platu, uzzāģies uztaisīs sāns šitam skapim. Tas, protams, ir papildus darbs, bet tas viennozīmīgi ir daudz lētāk, un es jau pabeigtu montēt mēbeli. Labāk mēbeli bez durvīm nekā neuzmontēt mēbeli. Sevišķi šitai mazā dzīvoklītī, kur, kā jūs redzat, viss tā pati bardakā. Jāsamet kopā visus skapīšus, lai neaizņem vietu, lai man vispār ir kur strādāt, un pēc tam var visādas smukās dekoratīvās līstiņas un tādas lietas uztaisīt. Lūk, 4 stundas vēlāk. Baigi šaurais koridors, nereāli vienkārši nofilmē. Diezgan interesanti, savādāk. Te nāks vēl spoguls, tas uztaisīs visu bišķiņu vienādāk, un te man vēl pakaramēja, bet, tas var pagaidīt. Man galvenais jātiek lielo istabu galā, jo, zin kā, nedēļas nogal būtu baigi stulbi, ja es atstāju šitādu bardaku. Un kaut kā tas viss ir jāpiedabū pie šitās sienas un jāuztais šitas sāns un mans salauztais jauns. Jej! Pēdējā diena šitai projektā, ritīgi forši. Skapes apzāģēja, bet tagad man tas skaps iedabu iekšā, bet es esmu vienīgais te. Šitas viss kaut kā iedabu iekšā. Labi, ka man ir šitie te foršie skrituļdēļ, kā es viņus saucu. Kā jūs arī redz, kas ir baigi interesanti. Pēdējās 3 dienas, neskapēc, ir +6 grādi un lietas līst un visi nokus. Ja esi pareizi samontējis, tad jūs pirmās dienās vēl redz, kā te visi jau sniega. Uzskatās, kāda forša vietiņa. Te reāli krūti īstenībā šitam dzīvoklim. Viņiem pienākas viss te teritorija. Te sastāda priekšā visāds augs. Un tur viņam mierīgi atpūsties. Viņi paša centra. Un te tās mājas priekšā. Te īstenībā dzird, ka kaut kas kaut kur brauc, bet ir salīdzinoši pat ir daudz klusāk nekā man mazā semā, vai ne? Vieta ir ritīgi prikulīga. Viņiem te ir ļoti tumšs un maziņš, tāpēc ir reāli grūti filmēt. Te ir tas, ko mēs viņiem uzstādīja guļamistabā. Spoguli uzlīmēja uz sienu. Un pat cik šitas ir maziņš dzīvoklīts, te ir vans istabā arī kaut kas, kur kaut ko uzlikt, vai ne?
Es ceru, ka jūs kaut ko redzat. Baigi interesanti, vakar es uzfilmēju kaut kādos 3 skatu. Te bija viss tukšs apakšā. Tagad te visi salauzts salēts gabaliem un pilns šitas viss. Man tā liekas, tas vaininieks tur stāv, ko otrā pusē tas ledlauzs maziņais. Tagad te bija kaut kādi 2 nedēļu apakaļ. Tas sanāca, viss tas kanāls bija aizsals un viss līdzs otrā pusē bija, tā kā atskusis, vai ne? Un tagad es atbraucu vakar, tad atkal šitie te viss kanāls bija vaļā un viss līdzs aizsals. Un tagad viss salauzts gabalos un kā tas traumiņi atnes uz kanālu, tad tā arī te viss ir pilns. Nav tā, ka baigi biezais lēts, bet no šitāds perspektīvas es vēl ledlauzu nebiju redzējis. Īčīgi paskatīties, ne? Šitāds brīnums. Hei, mums ir objekts interesantā vietā. Es jums tūliņ parādīšu. Redz, liekas tāda maza interesanta vietiņa. Forši tāda sānieliņa, vēl kaut kas, vai ne? Tepat rekoji flīzes, un viss tā kā vajag. Putniņu čiviņu un laižās apkārt forši klusu. Ko balkoniņa augšā vēl. Terasīts, nevis balkoniņa atvainojās. Bet tā to aiziet līdz ieliņas galam. Un izrādās, ka mēs jūs daudz stāvu garāžu jumti. Viss jumts ir sataisīts tā kā normālā mājām un sanāk, ka tu pilsētas centrā. Izskās smuka maz ieliņa, bet nē, tu ir pilsētas centrā. Un te ir viss, kas man riebas no pilsētas. Daudz cilvēku nav kur apstāties, smird, tāpēc, ka tur ir zivju tirgs apakšā reāli smird. Vienmēr bardaks, viss viens uz otru skatās, netīrī vēl kaut kas. Un tepat blakām putniņu čivina. Redz, tās dažas mājiņas augšā, nepateiks, ka tur ir maz piemīlīga vietiņa, vai ne? Visā šitai centra hausā, kas te notiek. Ko, mēs jau apakaļ. Šitie beidzot visi pabeigt, cilvēki jau ir sākuši dzīvot iekšā. Viņi burtiski vēl vakar tikai ievācās, tagad te vēl ir visur bardaks. Sāk pēc kaut ko smuki izskatīties. Salīmējuši te tāpēc, ritīgi krut. Jā, šitā vieta ir pilnībā transformējusies. Vakar vēl burtiski lietas lī, un šodien mums ir sākusies jau tas sniega vētra. Tas jau viss būtu sīkums, ja vien man nebūtu jāiet jāzāģi ārā. Man ir pieras lampa, tāpēc, ka jāmontē melnā vietā, melna mēbeli un gaisam toču ir galvas spīd, tā kā vispār neko neredz. Labi, ka man ir lampa, tad es maz kaut ko redzu. Te ir sasodīts smuki. No rīta bija augstāks, tagad ir kaut kā siltāk, neteiks, ka saulīt kaut ko baigi sasildījuši, bet paskatās paši. Jā, viņi jau gan reklamējās, ka ķipā jau 3 dienu apakaļ pabeigts, bet reāli te viņiem ir parādījušos tik daudz jaunas vēlmes, kā tas nebija ieplānots, un te nāk gan samtehniķi, gan elektriķi, gan viss pa kārti. Galvenais, ka tagad tā viltīgi, vai ne, viņi ķipā viss vakar, viss nakts iekārtojas, un mēs pēc tam no rīta nāk, tad viņi tad neizgulējušies te kaut kur klunkurē apkārt. Visiem tiem, kam liekas, ka viegli strādāt Norvēģijā. Kā jums šitāds strādāšana? Pilsēta knapi var redzēt. Eit to dot. Stopus vispār neko var neredz. Bet kas ir labā ziņa? Pus superi balda Ziemassvētki. Viss nokusis, viss bija galīgi pelēks, vai ne? Un tagad atkal šitas sniegs vienkārši perfekt timings. Redz visu šito bardaku. Tas viss ir mans. Šis ir īstenībā tas, ko es sen jau gribēju, ko pārnesēju. Nekad tā nedabūju īstenot, jo man nebija baigi izvēle, ko spēku. Te ir viens turnīts, ratiņi uzreiz. Te aiz soms ir otras makits kastē. Nebūtu man izstiet te atgriezumu, tad man vispār ir tikai pudegļu sūcējs, makits torns, burts torns un treps. 2 gājienu un es ir pabeidzis. Ja man būtu kādreiz bija šis tas no vienas firmas, no otras, no trešas, tad man ir 6 kaut kādi keisi un spētu viņus visus tikai nest. Jā. Sanāk, šito mēs pabeidz, protams, atkal papildus darbiņu. Tā pēkšņi veļas mašīna, kanalizācija kaut kur sāk plūst garām, tad to dabūja atkal ņemt iekšā ārā.
Kā vienmēr. Bez visam tām figņām es jau biju vienos pabeidzis. Domāju, forši aizbrauks uz vienu objektu, tur burtiski uzliks 2 rokturīšus. Aizbrauks uz otru objektu, nomainis krānu. Būs 3 mājās. Kā tad? Tagad pulkstens ir 4 un tik un tā. Vēl man ir 2 objekti. Šitas laiks pirms Ziemassvētkiem vienmēr tāds sačakarās. Un viss vēl ir nosnīdzis un reāli saputināts. Stiklam pat kupras uzmeties. Nē, bet man baigi patīk. Šis ir tas smukais sniegs, ka visos kokos ir saķēries visur. Paskatās, cik tai smuki. Eglīt, viss. Ritīgi forši, man patīk. Viņi arī te cenšas izdekorē balkons, vēl kaut ko, nu, kaut kāds, zin. Tomēr Ziemassvētku sajūta. Nu ko, mums oficiāli sākušais brīvdienas. Un kā jau lielākā daļa Norvēģijas arī paņēmis Rome Julfrī. Tā kā man tagad ir vesela nedēļa brīva. Un tie, kas skatījās iepriekšējos video, redzēja, ka Hagelands Stokke ir vienkārši superīgākā Ziemassvētku atmosfēra. Tur ir uztaisīts viss iespējamais, lai tu reāli varētu izbaudīt svētkus un arī, ja grib nopirkt, lai tev arī mājās būtu tā paša sajūta. Mēs Faceitī izlasīja, ka viņiem tur būs arī gadierīgs, tā ka mēs nolēmām pārbaudīt arī paši. Un aizbraucot tur, vienkārši tas cilvēku kvantums, kas tur bija, tas bija nenormāli, bet viņi bija atkal kārtējo reizi jau pārdomājuši viss, un bija cilvēki, kas saorganizē, kur tev noparkoties, lai tev nav pašam kaut kur bezgalīgi jābraukā un jāmeklē sprauziņu. Uzreiz jau bija cilvēciņa vestītēm, kas parādīja, kur tev noparkoties. Pat cik tas ir Hageland, jeb latvisku dāras pasauli, viņiem ir diezgan daudz tur tāds, neteiksim siltumnīcas, bet nojums. Visas tās nojums bija forši apsildīts, nepārāk karsti, jo visi cilvēki ziemas drēbēm staigā, bet pietiekami silti, lai tu komfortabli varētu staigāt bez cimdiem apkārt. Tur bija viss iespējamais, sākot ar paštaisītām kaut kādiem gaļas produktiem, tur puķes, visādas dekorācijas, pašadītas zeķi, viss iespējamais, kas vien ir vajadzīgs svētkiem un svētku atmosfērai. Pa pasākumu kvalitāti liecināja tas vien, cik daudz tur bija cilvēku un tirgotāji, jo, kā jūs arī redzējāt manos iepriekšējos video, citi nav tik populāri un apmeklēti, bet šitie vienkārši gāz riņķī. Ja jums izdevība un iespēja kaut kādas šitādas vietas apmeklēt, pat tādam cilvēkam kā man, kam publiskas vietas reāli nepatīk un visu tā drūzi man atgrūž, bet šitādos gadu tirdziņos vienkārši ideāli var uzsūkt Ziemassvētku noskaņojumu, tāpēc, ja jums izdevība, pavisam droši saģērbās un dodas ceļā. Kā krāsā. Jā. Tev jāsaka action. Action. Tad Norvēģijā Ziemassvētku vakaru sauc jūlaftni, kad sanāk kopā ģimenes locekļi un ēd svētku maltīti. Līdzīgi kā tas ir Latvijā. Kas varētu būt kopīgais, kad ēd šo te siltās vakariņas. Tie ir kartupeļi, šķovēt kāposti un izvēlētā gaļa. Norvēģijā tā ir tradicionāli jēra ribiņas, cūku ribiņas, kotletes, kaut kādas desas arī. Kas varbūt šeit atšķirās no tā, kas ir Latvijā, tas ir ļoti izteikti Norvēģijā, kad viņam ir šis tradicionālais Ziemassvētku deserts, ko viņi ēd pēc siltā ēdiena. Tas ir īsu krēms. Vai nu tas ir īsu krēms ar aveņu mērci, vai arī karameļu pudiņš ar putkrējumu un karameļu mērci. Latvijā savukārt mēs vairāk ēdam desertā, ja tā var teikt, saldumos šīs te plātsmaizes un dažādas konditorijas izstrādājumus. Šeit ir tāda skranse kāke,
kas ir tāds mandeļu mīklas cepumi, ko cep gredzenu veida un taisa tornīt no tā. Un šo kransekāku tipiski ēd Ziemassvētku vakarā un 17. maijā, kad ir Nacionālā Norvēģijas neatkarības diena. Tonsbergā un arī citās pilsētās bieži vien pilsēta tiek izgreznota ar šādām te eglītēm. Viņas ir iestarpināts tādā pamatnē, un tā viņas vējš un nekas viņas nevar apgāzt. Norvēģijā Ziemassvētku dāvans atver Ziemassvētku vakarā, tāpat kā Latvijā. Norvēģijā Ziemassvētku vecīti sauc jūlenise. Tas jau ir rūķis. Ziemassvētku rūķis, jūlenise, Ziemassvētku vecītis. Mums ir vecītis. Mums ir vecītis, jā. Mums ir krutā. To es nezinu. Norvēģijā daudzās pilsētās pirms Ziemassvētku laika tiek piedāvāt dažādi koncerti, kas ir bez maksas. Šeit arī, piemēram, stāv skatuve jau no pirmās adventas, kur ik pa laikam tiek organizēti dažādi koncerti. Brauc mākslinieki, gan vietējie, gan arī no citām vietām, kas rada prieku un Ziemassvētku noskaņu pilsētniekiem. Tie visi ir bez maksas. Kas man šeit Norvēģijā ļoti patīk, ka pilsētas egles reti, kad tiek izpušķots ar kaut kādiem speciāliem rotājumiem. Mēs jau 5. gadu esam šeit Norvēģijā, un pirmajā gadā tas mums bija liels pārsteigums, kad mēs atbraucam apskatīt pilsētas galveno egli. Tad šogad jau man tas liekas ritīgi super, ka egle tiek izpušķota ar izglītības iestāžu bērnu radītajām sirstiņām, un uz katras ir rakstīts, no kuras vietas, no kuras bērndārs, no kuras skolas tas ir. Un tad ir tikai gaismiņas un šīs lielās sirstiņas. Un tad bieži vien tu vari vienkārši atbraukt un paskatīties, varbūt, ka tu lejas pusē vari atrast, piemēram, mūsu bērna skolu. Piemēram, ir bērnu radīts no Sandeosen Barnehage, kas ir bērnu dārs Sandeosenā. Kā jau es teicu pirms tam, tad arī Norvēģijā, tāpat kā Latvijā, Ziemassvētku vakars ir ģimenes svētki. Un tad pēc tam garās brīvdienas tiek pavadīts vai no hitēs, kalnos, slēpojot, atpūšoties. Daudz arī dodās uz siltajām zemēm atpūsties tur. Tradicionāli arī starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Romjulen, kas saucās norvēģiski, pārsvarā visu uzņēmumu slēgti, un tieši tāpēc cilvēki labprāt dodās ceļojumos. Otrais atvaļinājums. Otrais atvaļinājums, jā. Šeit Norvēģi ir pieraduši pie tā, kad nav sētnieku un netiek notīrīts ļoti laicīgi šīs ietves. Ļoti populāra pastaigu vieta, te ir daudz restorānu tā tālāk. Un kā mēs redzam, te nav nekas notīrīts, šodien ir stiprs dzis, un nekas nav notīrīts un neviens nesūdzās, un viss ir kārtībā. Norvēģi ir pie tā pieraduši. Es neatceros, ka es būtu kaut ko tādu redzējusi Latvijā, bet šeit pie būvniecības objektiem bieži vien uz svētku laiku tiek izlikti Ziemassvētku sveicieni. Šeit notiek remonta darbi, un tad ir uzraksts Gūjūl. Un mans vīrs noteikti ieliks arī kadrus, kur ir pie vienas viesnīcas, kas šobrīd notiek restaurācijas procesa, uzlikt smuks gaismas sirsniņa, kā sveiciens svētkos. Jūlebūrā, kas notiek? Jūlebūra, tas ir darbiniekiem Ziemassvētku pasākumu pasēdēšana. Lielākie kolektīvi organizē tos lielākā apjomā, mazāk kolektīvi, pieņemsim, iet uz kaut kādiem restorāniem un pasēž vienu vakaru, pēd tradicionāli Ziemassvētku maltīti. Un mums, pieņemsim, tie Ziemassvētku pasākumi, viņi beidzās ļoti agri, viņi beidzās jau 10. vakarā. Jo mērķis ir vienkārši kolektīvi nosvinēt Ziemassvētku tuvošanos. Nepatīk visu laiku stāvēt kamerā priekšā. Tu neesi kamerā priekšā? Man nepatīk uzmanība. Jo. Norvēģijā tu noteikti var pamanīt, ka tuvojas. Es atvainoju. Es sajaucu vogu. Tad, kad tu dzīvo Norvēģijā, tu noteikti vari pamanīt Ziemassvētku tuvošanos jau ļoti laicīgi. Un viņiem Ziemassvētki ir patiešām liels notikums. Un tam viņi gatavojās nopietni. Viņiem, pa ko es mēdzu arī darbā, sasmieties ar pašiem norvēģiem, ka tad, kad tuvojās svētki, tad viss
pēkšņi visi cepumi ir jūle šeks, tā kā Ziemassvētku cepumi, jūle brūs, tā kā Ziemassvētku dzēriens, jūle kafē, kas ir Ziemassvētku speciālā īpašā Ziemassvētku kafija, un tā tālāk, un tā joprojām viņam arī tradicionāli jūli marsipāni, kas ir marcipāns, marsipāngrīs, man tā liekas, kas viņam ļoti tradicionāli katru gadu viņi to dara un pērk un ēd. Kā zefīrs ar zemiņu garšu, ko viņi arī tikai uz Ziemassvētku laiku ēd. Tad viņiem ir bamsemusen, kas ir tā kā no senām dienām. Man kolēģi atcerās, ka viņi ir ēdus kā bērns tā kā zefīrs šokolādē, kaut kas tam līdzīgs, tāds staipīga masa iekšā. Salds un garšīgs. Tāds, ka tad, kad nāk tie svētki, tad tu pamani to, jo pēkšņi viss ir jūle, viss ir ar Ziemassvētkiem saistīts. Jūle polser, jūle ust, kas ir jūle tā kā Ziemassvētku destas, Ziemassvētku siers, Ziemassvētku jebkas kāposti, gurķi un tā tālāk. Es esmu secinājusi, ka Norvēģi ir diezgan tradicionāli cilvēki. Viņiem patīk tradīcijas un viņi konservatīvi savos uzskatos. Tradicionāli ēdieni, ko viņi ēd, vai uzkodus, ko viņi ēd tikai pirms Ziemassvētku laika. Viņi ēd stingri līdz Ziemassvētkiem. Pēc Ziemassvētkiem viņi vairs viņus nepērk. Līdz nākošajiem svētkiem. Jo viņiem tas ir tradicionāli. Viņi ēd tikai to pirms Ziemassvētkiem. Tas tāpat, ka viņi ēd tos krancekāka tikai 2 reizes gadā. Jo es atceros, mums pagājušajā gadā mēs bijām pasūtījuši mūsu ēdnīcā jūle brūs. Bija vairāk pasūtīti nekā bija izpirkts. Man ēdnīcas vadītāji viņas janvārī, kad mēs atgriezamies visi darbā, likām viņus ārā pārdošanā un viņi jau negāja. Tāpēc, ka viss Ziemassvētku laiks ir pagājis, cilvēki vairs nepērk jūle brūs līdz nākošajiem Ziemassvētkiem. Tie, kas ir interesējušies par Norvēģijas vēsturi, tie droši vien zina, ka Norvēģija savā laikā bija ļoti nabadzīga valsts un iedzīvotāji bija nabadzīgi. Un tas pinešot, kas ir tas jēru ripiņas, tas tika iesālīts, lai varētu viņu uzglabāt ilgākam laikam. Tajā laikā, un arī droši vien tas ir saglabājies daudzās ģimenēs arī mūsdienās, ka pēc Ziemassvētku vakariņām, kad pinešot paliek pāri, tad viņu nevis met ārā, bet taisa nākošajās dienās taisa sautējumu kopā ar šo te gaļu un ar tauciņiem buljonu, kas ir labs skauss, kas ir tā kā sautējums, latviešu izpratnē, sautējums ar gaļu. Šodien mūsu bērniem bija pēdējā skolas diena pirms Ziemassvētku brīvlaika. Mūsu bērni iet atšķirīgās skolās. Gustavs iet pamatskolā. Viņiem šī diena bija volejbola sacensības starp klasēm. Tā viņi arī to visu dienu pavadīja volejbolu spēlējot. Nebija nekādas pasēdēšanas, nebija Ziemassvētku vecīša, nebija Ziemassvētku balles, nekā tāda, kas tradicionāli ir Latvijā. Mūsu meitai, tāpat kā mūsu dēlam, skolā arī nav nekāda Ziemassvētku eglītes vai kāda īpaša Ziemassvētku rūķa apciemojuma pēdējā skolas dienā. Šogad skola bija norganizējusi kopīgu piparkūku ēšanu un gloga dzeršanu skolas pagalmā, un pēc tam Gerdas klase sanāca kopā savā klasē un ēda rīsu putru ar kanēlu un cukuru. Dzēra klāt sulas dzērienu, kas arī viņam ir tradicionāls tāds pirms Ziemassvētku laika. Arī es rītdien, pēdējā dienā pirms Ziemassvētku brīvdienām, ēdnīcā servēšu rīsu putru, ēdnīcā pasniegšu rīsu putru ar kanēlu, cukuru un sviestu. Glog tas ir tā kā karsts upeņu dzēriens. Glog versija var atšķirties. Pieaugušie viņi dzer tā kā karstvīnu ar kaut kādām tur, teiksim, upeņu dzērienu klāt un riekstiem un rozīnēm, bet bērniem droši vien tas ir bezalkoholisks. Rīt mums ir Ziemassvētku un uzmini, kur es tagad braucu. Jā, kā vienmēr, es neesmu nopircis dāvanas sievai. Tāpēc, ka sanāca burtiski pēdējās pāris nedēļas strādāt diezgan daudz, kā vienmēr pirms Ziemassvētkiem viss pabeigt. Un es biju domājis, ka man sanāks uz Vāciju braukt, un tad es varēšu no turienes atvest kaut ko interesantu, bet Vācijas brauciens pārcēlās uz 2. janvāra nedēļu, tā kā, jā. Tagad man jāskrien pa kaklu, pa galvu, jāatrod kaut kāda mazā dāvaniņa, lai var izlīdzēties, kamēr es tieku uz Vāciju. Vienmēr visi veikali ir pārpildīti, visi cilvēki kaut kur nesās, pērkās, kaut kas notiek, pilnīgs haoss, un
Es esmu starp viņiem un izmisīgi meklēju kaut kādu dāvaniņu. Kārtējo reizi man izdevies izlīst no situācijas. Tas ir labi. Es jau būs mazliet dusmīgi, bet negalīgi. Tas jau ir uzvar manās acīs. Līdz ar to šī gada pēdējais video ir noslēdzies. Tīpaši uz Ziemassvētku laiku atcerēsimies, ka svarīgākais ir ģimene un savējie. Rūpēsimies pa viņiem. Un man arī jābeidz te filmēt un jāiet iekšā pie pārējiem svinēt Ziemassvētkus. Tā kā priecīgs jums Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu un tiekamies nākamā gadā.